Esmu dzimusi kara laikā. Kristīta biju pirmajā dzīves gadā. Papu pirmo reizi redzēju 13 gados, kad viņš atgriezās no izsūtījuma. Par laimi, papa draugi palīdzēja man, māsai un mammai palikt Latvijā izsūtīšanas laikā, un sapratu par valdību un baznīcu ārpus mājas runāt neklīgs. Arī darbs tajā laikā prasīja piesardzību. Varbūt tādēļ 90. gados radās liela interese par baznīcu, bet baznīcas bija atvērtas tikai svētdienā. Vienīgi ceļā uz darbu reizēm iegāju pareizticīgo baznīcā, kur dežuranti laipni mani iedrošināja. Kad nedēļas nogalēs sāku dzīvot Jaunjelgavā, kaimiņieni ņēma mani līdz uz katoļu baznīcu, kur sēdēju aizmugurē. Kaimiņieni sāka mani vedināt iet uz luterāņu baznīcu, kur brīvāk pieņēma. To arī darīju, un drīz vien tiku iesvētīta pēc nelielām pārrunām. Kad biju iesvētīta, draudzes locekle varēju palīdzēt kārtot juridiskus jautājumus īpašumu atgūšanā. Man bija laba sajūta, jo varu arī palīdzēt. Atgriežoties Rīgā 2009. gadā, Ģertrūdes meitene, mana kolēģe, pieteica mani Alfā. Piedzīvoju dzīvu ticību. Daudzus gadus kalpoju Alfās komandā, gan Ģertrūdē, gan Baudarājā. Pēdējos gados ar prieku kalpoju dežūrās pie durvīm, reizi nedēļā un svētdienas rītos. Un tagad piedalos māceklības ceļā un senioru lūgšanas rītos, turpinot savu ticības ceļu. Pateicība Dievam. Paldies, Jēzu, ka tu redzi manu dzīves ceļu kopumā, kā tu esi mani vadījis un kas vēl būs, un ka tev nav apslēpts nevienas dienas un neviens notikums. Paldies tev, kungs, ka tu mani vadi cauri visiem dzīves līkločiem. Un pat ja man šķiet, ka es esmu apmaldījusies vai krustcelēs vai vispār apjukumā, nezinu, uz kuru pusi doties, paldies, ka tu vienmēr esi aizsniedzams ar lūgšanu, ka tu vienmēr esi ieinteresēts dzirdēt, ka tu vienmēr arī atbildi, kungs, varbūt ne tieši tajā laikā, kad mēs to sagaidām no tevis, bet tomēr tavā laikā, un kas ir vislabākais laiks. Paldies tev, par visiem dzīves pagriezieniem, paldies par maniem mīļajiem, paldies, ka tu par mums gādā, stiprini paļaušanos uz tevi, stiprini mūsu lūgšanā, kungs, jo lūgšana ir ļoti stiprs ierocis neredzamajā visā pasaulē. Paldies tev, kungs, ka tu esi tik pieejams, ka mums nav ar bailēm un trīsām jānāk pie tevis, bet mēs varam bez bailēm nākt un ar paļāvību. Paldies, ka tu katru no mums gaidi atpakaļ kā pazudušo dēlu vienmēr un visur. Paldies, kungs, par grēku piedošanu. Paldies par augšām celšanos. Paldies, ka tu piedod mūsu grēkus. Paldies, ka tu augšām cel katra mūsu viena dzīvi. Un ja tā nešķiet, ka ir celta augšā, tad es lūdzu, kungs, tiešām, ka tu pieskaries katram klausītājam tajā vietā, kur viņš ir, un ka tu tiešām pagodini savu vārdu, kungs, viņu sirdīs, un ka tu izmaini šo realitāti, kas varbūt ir grūta. Atdari acis, kungs, ieraudzīt tās svētības, kuras jau tu jau esi devis. Palīdzi mūsu sirdīm būt pateicīgām, un tiešām, kungs, svētī un stiprini mūsu ticību, kungs, katram, katrā vietā, kur mēs esam. Es tev slavēju un pateicos par tavu brīnišķīgo un lielo mīlestību, ar kādu tu uz mums skaties un kādu tu vēlies mums katram dot. Lūdzu žēlastību, kungs, atvērt šodien rokas un to saņemt. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.